Dāvā SMS Kredīt LV. Labvakar Latvijas neatkarīgajā televīzijā. Nu, ko cerams, ka pie televizora ekrāniem ir sasēduši spēcīgi, varani skatītāji un kopā ar mums pavadīs šo laiku otrajā Latvijas atklātā spēkvīru čempionāta posmā, kurš risinājās Kandavā. Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji. Nu jau laikam kuro gadu ar jums kopā šajos vakaros, kopā ar spēka vīriem jūs izklaidēs un mēģinās pastāstīt par to, kas tur īsti notika. Es Raimonds Bergmanis un Armands Simpsons. Nu, kā vienmēr raidījuma sākumā iepazīstamies ar tiem vingrinājumiem, kurus tad spēkvīriem nāksies pievarēt. Trio, bet ķēra. Siltums jums nēši. Nu, jau otro gadu šajā spēkvīru čempionātā līvu alus mucu mešana ļoti atraktīvs un galvenais, kas smags vingrinājums. G4S un ūdensmeistars kombinācijā. Un svaru ziņā viens no vieglākajiem vingrinājumiem – Viva Color Crucifix. Nu, un, protams, noslēgumā tradicionālie Elsana akmeņi. Lūk, 10 spēka vīri. Pirmoreiz vakara starts. Pirmoreiz mēs sākam savus sacensības vakarā, kad ir ļoti daudz skatītāju. Pirmoreiz mēs esam Kandavā. Nu, šoreiz neatbrauc neviens ciemiņš, bet ticiet man, spēka vīri ir ļoti gatavojušies un pēc ilga laika startē arī Agris Kazeļņiks. Tātad izloze ir notikusi un arī tiesneši ir gatavība. Eduards Tarasovs, ļoti labi pazīstams un strikts priekš spēka vīriem. Jā, nu šeit jūs redzat Mareku Leiti. Mareks Leitis viens no kandidātiem uz uzvaru šīs dienas sacensībās Kandavā. Protams, arī Artis Plīvda. Artis Plīvda, pirmā posma uzvarētājs. Nu, protams, Agris Kazeļņiks startē šogad pirmo reizi spēkvīru čempionātā un domājams, ka lielu izaicinājumu metīs gan Marekam Leitim, gan arī Artim Plīvdam. Jā, nu, kopvērtējums ir tieši tāds pats identisks, kā vietas tika sadalīts Jūrmalas posmā. Līdz ar to pēc pirmā posma līderis mums ir Artis Plīvda, jo viņš arī uzvarēja Jūrmalas posmā. Nu, ko ķeramies klāt pirmajam vingrinājumam. Trio, bet ķēra 350 kg smaga ķēra, pēc iespējas ātrāk jāiztum 25 metrus ķēras. Kopējais svars ir 800 kg. Stādieties priekšā. Un pirmajā pārī startē Mareks Leitis. Mareks Leitis, 34 gadi. Ļoti veiksmīgi nostartēja arī pirmajā posmā, izcīnot 3. vietu. Nu, un šis ir viens no viņa mīļākajiem vingrinājumiem, jo tieši satvēriens ir viņa stiprā puse. Nu, ko izlozē otro numuru ir izvilcis Artis Plīvda. Nu, un, protams, ka viņš centīsies atkārtot pirmā Jūrmalas posma uzvaras gājienu arī Kandavā. Nu, lūk, šīs 800 kg smagās ķēras. Ļoti grūts vingrinājums, Arī šis klājums Kandavas stadionā nav tik līdzens, bet paskaties, Artis atpalika sākumā un te nu vajadzīgs ir fotofinišs. Tā, ko saka mums fotofinišs, kādi tad ir rezultāti? Identiski! Kaut ko tādu es vēl spēku vīros neceros. Tepat nevarēja fotofinišu izšķirt, kurš ir uzvarējis. Jā, nu tāds sākums, Armand. Un tātad otrais pāris Didzis Zariņš, 27 gadus jauns spēka vīrs no Madonas. Pagaidām vēl bez iesaukas, bet treneris arī viņa konkurents šajā sacensībās Ivars Kazeļņiks. Jā, un jāstartē viņam ne ar vienu citu kopā, kā arī iepriekšējā gada Latvijas spēka vīru Agri Kazeļņiku atgriešanās Latvijas sacensību apritē. Vienkārši ar maziņu. Varbūt no tā tad arī Didzis nenobīsies. Bet ko? Ķērās klāt, ķērām spēka vīra atskan tiesneša svilpe, un jūs redzat, kā lokomotīva Agris Kazeļņiks dodās uz priekšu pa šiem 25 metriem. 10 sekundes, 11 sekundes, un, nu jā, izskatās, ka laiks ir labāks nekā pirmajam pārim. Didzis Zariņš, jā, mazliet noliek ķēru, un tās jau ir papildus sekundes, bet galvenais ir noiet līdz galam, un rezultāts ir piefiksēts 21,75. 9 mēneši. Nu, kā ir startēt atkal Latvijā starp šiem vīriem? Ļoti patīkami.
Un konkurence šogad ir diezgan laba. Un ko mēs varam gaidīt no tevis? Nerunāsim par starptautiskām sacensībām, bet par Latvijas sacensībām. To rādīs laiks. Kā tu domā, ja Artis nebūtu kļūdījies pašā sākumā, vai viņš uzrādītu labāku laiku par tavējo? Es domāju, baigi tuvu laiks būtu vienāds. Jā, nu redziet, cik kļūdas. Simtdaļas sekundes izšķir uzvarētāju šādos vingrinājumos. Andris Leišaunieks. Andris Leišaunieks, kā vienmēr, ir ļoti labā garas stāvoklī, un arī šīs vingrinājums varētu viņam labi padoties, jo arī viņam ir stiprā puses atvēriens. Un ar ko tad Andris startēs pārī? Rolands Persters, 30-gadīgs apsargs no Dobeles. Ar katru nākamo posmu domājams, ka no Rolanda varētu sagaidīt arī varbūt kādu pārsteigumu. Nu ko, starts tiek dots, un atkal jūs redzat, ar kādu spēku vīri dodās trasē. Nu, nedaudz vadībā ir izrāvies Andris Leišaunieks. Viņš zina, kāda rezultāti ir bijuši iepriekšējo pāri finišētajiem līderiem. Un, jā, izskatās, Agri Kazeļniku Andrim nav izdevies pārspēt, bet Arti Plīvdu noteikti. Jā, 13,53. Pirms jums startēja gan Artis Plīvda, gan Agris Kazeļnieks. Ļoti spēcīgi dalībnieki. Vai jums nebija baili jau pēc tam, kad šie rezultāti bija uzrādīti, pirms jūs devāties uz šo vingrinājumu? Ja baidās, tad nav ko nākt uz šeit. Labā atbilde. Tur tiešām nav ko nepiekrist. Un tagad Ivars Kazeļnieks, Agra Kazeļņika brālis. Arī viņš nedaudz sarūktināts par pirmo startu. Neliela trauma viņam liedz izcīnīt augstu vietu pirmajā posmā Jūrmalā, bet viņš ir cīņas pilns arī šodien pierādīt. Un Mareks Jākapsons, kā jau mēs iepriekšējā pārraidē minējām, veselu sezonu izlaid traumas dēļ, ir atgriezies un diezgan veiksmīgi. Ko jau vairāk rezultāti ir zinām arī šiem spēku vīriem. Nezinu, tas traucē vai gluži otrādi palīdz. Nu, noteikti, ka motivācijas ziņā pēc iespējas ātrāk gribētos noskriet šos 25 metrus. Un jūs redzat, Ivars Kazeļnieks ļoti labu tempu ir uzrādījis, uzņemis un kļūda pašā finišā. Burtiski 1 metrs līdz finišai. Un lūk, arī ir šī pusotra sekunde, kas domājams viņam neļaus ierindoties pirmajā trīniekā. Jā, nu jūs arī redzat, ka kādu kuram spēka vīram veicās, un tāpēc tas arī pierādījums. Labāko spēka vīru mēs arī meklējam, un tas ir pierādījums tam, ka tas nemaz nav tik viegli, jo šie ir labākie spēka vīri, un viņiem pat ir grūti finišēt, bet to izdara, tomēr neskatoties uz visām problēmām, izdara arī Mareks Jākapsons. Jā, nu nav apmierināts Ivars Kazeļnieks, to var lasīt viņa sejā. Jā, nu arī pēc mimikas, laikam, kā mums tur vienā futbola sacensībā cilvēki lasīja no lūpām, arī šeit, es domāju, cilvēki varēja nolasīt no lūpām, ko teica Ivars. Un tagad Dainis Zāģeris pirmajā posmā Jūrmalā ļoti veiksmīgi cīnījās ar Arti Plīvdu un pavisam nedaudz viņam zaudēja. Nu, pārī Oskars Brugamans. Oskars pirmajā Jūrmalas posmā ierindojās 9. vietā. Bet pats viņš par startu bija apmierināts. Nu ko, vai būs labāk sagatavojies Kandevas posmā? To jau mēs tūlīt arī redzēsim pirmajā vingrinājumā. Trio, bet ķerā, kurš ir izvirzījies vadībā. Oskars Brugamens ir uzņēmis lielisku tempu. Un tu zini, liekas, ka metīs izaicinājumu pirmā posma līderiem, un to viņš arī izdara. Fantastisks rezultāts, 12,1 sekunde. Un Dainim Zāģerim 16,41. Jā, no Oskars uzrāda labāko rezultātu. Kā tu trenē šo vingrinājumu mājās, pastāsti? Kofers nedaudz panēsāja. Kā tev liekas pašam, tu esi apmierināts ar startu? Jā. Jā. Un mēs arī visi varam būt apmierināti. Oskar, labākais rezultāts 12-10. Nu, lūk, apsveicam Oskaru Brugamanu tiešām ar lielisku startu, ar lielisku starta sākumu otrajā Kandavas posmā. Jā, no šādus rezultātus necerēja un negaidīja neviens. Oskars Brugemanis pārspējis visus mūsu iepriekšējo gadu sezonas līderus Agri Kazeļņiku, Arti Plīvdu un Dainis Zāģeris tikai 8. vietā. Nu, abrīnojami rezultāti jau pirmajā posmā, līdz ar to mēs varam gaidīt ļoti interesantas sacensības turpinājumu. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LV. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LV.
Nu, ko mēs atgriežamies mūsu sacensībās un atlikušiem vingrinājumiem. Siltums jums Nēši. Līvu alus mucu mešana, 5 muciņas pār 4,20 m augstumu. Jēs un ūdensmeistars kombinācija. Nu, atkal viena interesanta, bet grūta kombinācija. Protams, Rivacolor krucifiks. Nu, pirmajā posmā izpalika, bet sākot ar otro, Elsāna akmeņa īsts saldais ēdiens gan pašiem spēka vīriem, gan, protams, arī skatītājiem. Nu, lūk, siltums jums Nēši 380 kg smagi Nēši, pēc iespējas ātrāk, jānoiet 25 metri. Laika limits 60 sekundes. Jā, nu, pirmie Mareks Jākapsons, Digis Zariņš, attiecīgi atlēti, kuru pirmajā vingrinājumā ierindojās divās pēdējās vietās. Jā, nu, Dainim Zāģerim vairs nav kur atkāpties, un tāpēc viņš arī uzrāda ļoti labu rezultātu. 23-40, 23-40, arī Rolands ir finišējis. Jā, nu, interesants pāris. Artis Plīvda un Ivars Kazeļņiks. Nu, ne Artim pārāk padevušies šis vingrinājums kā iepriekšējos gados, un Ivars ir tieši satraumējies šajā vingrinājumā. Un tāpēc Ivars ir ļoti nopietni gatavojies uz šo vingrinājumu. Un neticami, Artis Plīvda apsteidz Ivaru, kas ir ļoti veiksmīgs tieši šajā vingrinājumā. Vai tiešām Artis pārspēs Ivaru? Jā, viņš to izdara, un ļoti labs rezultāts. 15-25, abrīnojami. Artis ir ļoti priecīgs, jo šis nav viņa mīļākais vingrinājums. Šis nav bijis kādu laiku tavs mīļš vingrinājums. Vai tu esi tiešām piestrādājis ziemas laikā pie šī vingrinājuma, ka mēs tagad varam tā priecāties? Nu, speciāli trenējos viņam, jo biju Amerikā un bija tas vingrinājums. Un pats nesaroju, ka būs tik labi šodien, bet redz, ka ziemā ieguldītais darbs tagad atmaksājas. Jā, un vai tā kļūda, nu, zināmā mērā kļūda, kāda tev tika, nu, kādu ne tu pieļauj, bet varbūt kas notika pirmajā vingrinājumā, vai tā nevarētu būt kā šķērslis labam rezultātam kopvērtējumā? Vēl jau 4 vingrinājumi priekšā ir. Un visi rezultāti tikai pēc beidzamā vingrinājuma. Viss vēl priekšā ir cīņa notiks vēl. Vienreizējais. Jā, nu ko, rezultāts, augstākais, labākais rezultāts ir uzstādīts, un skatīsimies, vai Andru Lešoniekam un Marekam Leitim izdosies pārspēt Arti Plīvdu. Jā, es domāju, arī viņiem ir pārsteigums Arta rezultāts, un arī šis pāris iet ļoti līdzīgi solis soli, un atkal droši vien būs vajadzīgs mums fotofinišs Eduards Tarasov acumēra izskatā. Jā, nu, Mareks arī ir ļoti labā sportiskā formā jau pašā sezonas sākumā. Es arī negaidīju no tevis šādu pārsteigumu. Es arī negaidīju. Kas palīdzēja? Treniņš. Andri, tu tā kā gribēji steigties pakaļ, tā kā gandrīz piedzina, tad drusciņi tā kā apstāja. Šogad pirmo reizi tiek nests, un nākošajām reizēm būs labāk. Jā, nu ko jūs domājat? Kādi ir jūsu rezultāti? Vai jūs pārspējāt Arti? Nu, noteikti, nē, viņš jau ļoti stiprs. Lai tā būtu. Jā, nu labais garas stāvoklis. Nu, šādu pāri droši vien uz Nēšiem nebija cerējis ieraudzīt neviens no mūsu speciālistiem. Jā, no Oskaram grūti. Agris ir viens no labākajiem šādā vingrinājumā vispār pasaulē. Līdz ar to var gaidīt ļoti augstvērtīgu rezultātu. Nu, Agris aizskrēja tā kā ekspresists. Oskars pat nepaspēja laikam pacelt, kad Agris jau ir finišējis. Bet Oskars cīnās. Diemžēl šodien vēl laikam nav laba sportiskā forma tieši uz šo vingrinājumu. Varbūt daudz sapriecājas par pirmo vingrinājumu, bet no Agrim ir ļoti labs rezultāts. Šie svari ir milzīgi. Un jā, Agris Kazeļņiks otrajā vingrinājumā uzrāda absolūti labāko rezultātu, gandrīz par sekundi apsteidzot Arti Plīvdu. Lūk, arī kopvērtējums šajā vingrinājumā. Agris Kazeļņiks, Artis Plīvda, Mareks Leits, Ivars Kazeļņiks, Andris Lešonieks un Dainis Zāģeris. Jā, nu, šeit pierādījās pieredzējušo sportistu labā sportiskā forma, un viņi parādīja, kas tad ir vēl pagaidām spēcīgs. Bet kāds tad ir kopvērtējums? Agris Kazeļņiks ar 19 punktiem, tātad 3,5 punktus. Viņš ir apsteidzis Arti Plīvdu. Vai pietiks līdz sacensību beigām šis pārsvars? Nu, to mēs redzēsim raidījuma gaitā. Jo to arī teica Artis Plīvda. Vēl ir 4 vingrinājumi. Un līvu alus mucu mešana.